Veseli! Um, ir metiņu laiks, un es gribu jums parādīt vienu no miljonus variantiem, kā jūs varat izmantot neirografiku savā, piemēram, ja arī jūs ejat izaicinājumu ceļu, vai jūs ieturat gavēni, vai kā savādāk jūs kaut kādā veidā ieturat kādu askēzi, lai atvērtu vairāk, attīrītu sevi, atbrīvotu, jo šis miesmeša laiks ir gana labs, lai sakārtotu savu iekšējo un ārējo pasauli. Un es tātad eju no metiņiem līdz lielai dienai. Tas būs 43 dienas. Man ir iekārtota tāda kladīte, kurā es katru dienu pierakstu šīs te četras galvenās fokusus vai virzības, caur kuru tad es vēlos kaut ko savā dzīvē izmainīt. Un mums noteikti labāk izdosies sasniegt savu mērķi, ja mēs sadalīsim šo te savu nodomu četrās pēc metamoderna kvadranta skatoties vai kā savādāk. Un pirmām kārtām jūs varat uzrakstīt savu lielo nodomu. Ko tad jūs gala rezultātā vēlaties savā dzīvē sasniegt? Tajā mirklī, kad es sāku gavēni, man ir jāsaprot, ko es gribu. Tātad, un ja es gribu attīrīt organismu, ķermeni, tad man ir jāsaprot, ko tad es gribu likt vietā. Un tāpēc pirmajā lapā es vienmēr ierakstīšu nodomu, ko es tad vēlos šī visa rezultātā sasniegt. Un svarīgi ir ieraudzīt šīs te 4 lietas. Pirmām kārtām, tas ir, ko tu vēlies vizuāli redzēt. Tātad tās ir materiāli taustāma lieta. Vai tas būtu kāds projekts, ko tu vēlies izdarīt, vai tas būtu kāds kaut ko iemācīties, kaut ko izdarīt, kaut ko aizbraukt, vienalga vizuāli, ko tu vēlies gala rezultātā iegūt. Emocionāli. Piemēram, vai tas ir gandarījums, vai tā ir attiecību uzlabošanās, tur, kur ir iesaistītas emocijas. Man piemēram, viens no maniem šī gada mērķiem ir ceļojums uz Mongoliju. Emocionāli es piepildīšu savu ļoti lielu sapni, kas attiecīgi jau ir sen. Un tad kāds gandarījums vai mīlestība, ko jūs vēlaties iegūt. Trešais ir ķermeniskā daļa. Trešajā jūs kvadrantiņā ierakstat ķermeniski. Tātad, ja es eju attīrīšanās procesu, ko es gribu ķermenī? Tur būs noteikti kāds kilograms mazāk, ka tur būs vingrāks augums, varbūt kāda kaita, no kuras jūs gribat atbrīvoties. Un jūs ierakstat šeit šīs te atslēgas vārdus, ko jūs gribat ķermenī izmainīt gala rezultātā. Un 4. plāns ir garīgais plāns. Un garīgajā plānā, kā tad jūs gribat, ko jūs gribat gala rezultātā tādā augstākā līmenī vai kā lielu atklāsmi? Tur atbrīvoties no citu kritizēšanas vai nelīst pagātnes pieredzēs, vai kādas jums ir šīs te garīga līmeņa netaustāmie labumi, ko jūs vēlaties sevi tā kā izmainīt. Un tādējādi jums ir nodoms, kas būs sataustāms galdiņam 4 stūri, visi 4 vajadzīgi. Un tātad šeit ir svarīgās šīs te lietas. Savukārt, neirografikas zīmējumu katru rītu, ko es veicu, man ir īpašais rituāls, kad es esmu padzērusi siltu ūdeni, kad es esmu izvingrojusies, nopeldējusies dīķī, es aizdedzu sveci. Sveci speciāli izvēlējos ar 3 saulēm.
Svece, tātad 3 miesa, gars un dvēsele, apziņa, zemapziņa, virsapziņa. Un tajā pašā laikā sieviete, dieviete un ragana, viss ir vienā veselumā un viņas ir vienā saulē. Tātad vienā saulē 3 saules, tāpēc es izvēlos sveces ar 3 degļiem. Tas man palīdz šo te man pašai tā liekas, ka viņi man palīdz atgādināt, kad manam prātam jābūt vienotam ar sirdi un ar savu savvaļas enerģiju. Un tad katru rītu es zīmēju neirografisko zīmējumu, kurā es eju šos te 4 soļus. Un mani 4 soļi, kurus es esmu izvēlējusies par vislabākajiem, ir 43 dienu laikā es atbrīvojos. Tātad kaut kā vienu es atsakos. Tā kā es ļoti cītīgi piedomāju šajā periodā pie ķermeņa attīrīšanās un arī pie koriģēt arī savu svaru un tā, tad es daudz atsakos no dažādiem ēdieniem, arī gavēņa laiks, ja. Un tātad šeit ir kaut kas, no kā es atsakos, piemēram, šodienā es atsakos no visa, kurā ir cukurs, un tādējādi līdz tai lielai dienai, tātad es tā pakāpeniski atteikšos no ļoti daudzām lietām. Šeit, tātad šajā kvadrantā es rakstu to, no kā es atsakos. Šajā kvadrantā es rakstīšu, ko es ielieku vietā. Lieku vietā. Šeit, šitā nebūs pareizi ar tiem cipariņus, nē. Tātad šeit es no kaut kā atsakos, un to es lieku, šeit ir ūdens stihijas kvadrants, un tas man palīdzēs atteikties, tas man palīdzēs aizpludināt. Šeit es rakstu vai izdomāju kaut ko, ko es darīšu tā, kā neesmu nekad darījusi. Tātad es izdomāšu lietu, kā es varētu sevi kaut vai iet uz darbu pa citu ceļu, kaut vai mainīt secību kādā no procesiem. Es šodien izvēlos, tātad es šajā reizē izvēlēšos strādāt pirtī pilnīgi savādāk, kā es esmu to parasti ieradusi. Un šeit, tātad šeit mēs atsakamies, šeit mēs izdomājam, ko mēs varam darīt, un šeit ir tas, ko es lieku vietā, un trešais ir kaut kas, ko tu esi iemācījies šodien. Vai tas ir angļu valodas vārdiņus, tu apsolies sev iemācīties, vai tā būtu kāda tautas dziesma, vai tā būtu kāda īpaša lieta, vai atsauksme, vai atziņa, vai da jebkas. Nu, un tad, kā veidojās šis te zīmējums? Šeit pirmajā tātad es atsakos, un es atceros, kad es atsakos no cukura, tāpēc pirmajā tur, kur es zīmēju, es varu pierakstīt sev, un tātad es nometu visus šķēršļus, šeit es teikšu izmetumu. Tātad es noņemu visus šķēršļus, lai es varētu atbrīvot, lai man būtu vienkārši harmoniski līdzsvaroti iztikt bez šī cukura savā uzturā. Un es izmetu visus šķēršļus, kas man traucē. Tātad, un veicu, tātad lēnā garā es pazaudēju šo te visus šķēršļus, pazaudēju kvadrāta ietveros. Tātad es lēnu garu, dzerot tēju vai kafiju vai šajā gadījumā savu kurkumūdeni, es noņemu visus šķēršļus, kas man traucē.
Jo vispār man saldumi pašai par sevi negaršo, bet kaut kā pēdējos 3 mēnešos man kaut kas, es smējos, man cukura gars ir uzbrucis, ieņēmis manu teritoriju. Un tādējādi vēro sevi, kā tev šis te, kādas sajūtas. Manī parādās ļoti liels miers, manī parādās tāda pārliecība. Un es domāju par to, cik man ir vienkārši brīvi, viegli. Mana vājā vieta ir kafija ar cukuru. Es varu atteikties no visa, izņemot kafijai. Man gribās ļoti cukuru, jo tad man viņa liekas garšīgāk. Bet tas ir tikai ieraduma problēma. Mēs ņemam, tātad es pievienoju jaunas krāsas. Es atdzīvinu tātad šo te savu stāstu, brīvību, tātad to, kad es varu iztikt bez šī te salduma, saldām lietām. Un šāds te zīmējums, viņš neaizņem ilgu laiku. Ja man ir šī tā mazā burtnīciņa blakus, es darot šo te rīta tējus vai dzērienu vai pārdomājot dienas gaitu, un es nofiksēju, es izveidoju fiksāciju. Jā, tātad es šodien atsakos no cukura. Līdz lielai dienai, tad jau tālāk redzēs. Un šeit es veidošu līnijas, es vienkārši veidošu līnijas, daru tā, kā nekad es neesmu darījusi, jo nergrafiskā līnija jau ir līnija, kas iet tur, kur mēs viņu negaidām redzēt. Un es varbūt pat nezinu, kas būs tas, ko es šodien darīšu savādāk, jo es zīmēju no rīta. Ja jūs zīmēsiet savu šo te zīmējumu vakarā, tad jūs jau zināsiet, ko jūs esat izdarījuši ne savādāk kā parasti. Es šobrīd domāju, ka tas būs darbs spirtī, kad man ir jāsāk izmantot cita veida tehnikas, kur, protams, man ir slinkums. Slinkums tur ķēpāties ar augiem un tā, ja es to varu izdarīt bez. Bet, jebkurā gadījumā, tātad mēs velkam neirografiskās līnijas, jo līnija mums palīdz aiziet tur, kur mēs nekad neesam bijuši, un skatīties tā, kā mēs nekad neesam redzējuši, jo otrais tādu pašu zīmējumu jau tu nekad arī neuzzīmēs. Un es uzvelku šeit tātad darbs pirtī, un arī pierakstīšu, kad es strādāšu pirtī savādāk, tātad darbs pirtī. Darbs pirtī. Man te patīk, man te gribās vēl vienu aplīti. Nu, to es vēl varētu izdarīt. Tātad kaut kādas 2 lietas es gribēšu izdarīt savādāk, kā es to daru parasti. Jā, šādi man arī pietiks, jo dienu ir daudz. Vēl šī ir tikai 4. diena. Un man pietiek. Es atkal pievienošu krāsas. Citreiz pat nav vajadzīgi daudz, pietiek ar pāris krāsām dienā, lai tev varētu šo te mazo dienas grāmatiņu sev veikt. Mēs mobilizējam tādējādi savu šo te vadības pulti, kā, jā. Nākošais lauciņš būtu šī te daļa, kurā mēs varam uzzināt vai
iegūt kādu atziņu, kādu gudrību, jebko, kas jums varētu būt noderīgs nākotnē. Tātad, vai tā ir iemācīties tiešām kādu tautas dziesmu, ko es esmu izvēlējusies darīt, vai jebko, kur jūs kaut ko iemācaties. Un iemācīties, piemēram, manā gadījumā, man šī gada mērķis ir angļu valoda kā tāda. Un es šeit šodienā izvēlēšos trīsstūri. Tā ir vairāk tāda uguns enerģija, un šis ir arī uguns trīs kvadrāts, kur aktivizēt priekš sevis šo te apņēmību. Apņēmību uzsākt šo te, jo tas taču ir tik vienkārši, ja cilvēki to dara, es te ņemos vienkārši bezjēdzīgi. Un tātad es šodien aktivizēšu šo te savu apņēmību apgūt valodu, varbūt painteresēšos beidzot kaut kur, varbūt es varu online kādu privātu skolotāju ņemt vai kaut ko darīt ar sevi. Tātad es vēl nezinu, kas tas būs, bet es aktivizēju priekš sevis šajā dienā. Man ir arī bišķīt laiks dienas vidū. Tāpēc šodienā es vēlos sevi aktivizēt. Es zīmēju ļoti ātri šobrīd, lai nekavētu arī jūsu laiku, bet es izzīmēšu viņu skaistāk un vairāk līnijas. Protams, ja ir maz laika, tad ar marķieri vai ar parasto zīmolu arī derēs, vai ne? Un ko es lieku vietā? Es šodien lieku vietā konkrētas lietas. Es atsāku vingrot, tas priekš manis būs trīsstūris. Es atsāku dzert ūdeni, tātad silto ūdeni glāzi no rīta. Un šai dienai arī pietiek, jo lieku vietā daudzas lietas. Slinkums man bija visu laiku, kāds 3 mēnešus nebija vingrojusi. Un te es no šīm te līnijām, izdziedinātajām līnijām, velku uz pāri šīm te figūrām un iekļauju. Tātad te es esmu atbrīvojis vietu, ja? Tātad ūdens ir atbrīvojis vietu, lai es varētu likt vietā. Jo bieži vien mēs atsakamies pēkšņi no kāda ēdiena vai tur diētu uzsākam un paši pa sev mocamies. Jo tāpēc, ka tā paliek tukša vieta. Un lai šī tukšā vieta nepaliktu, mēs ar neirografikas palīdzību varam viņu piepildīt pirmām kārtām jau ar līnijām, ja, ar tātad neironiem parādīt neironu ceļus, caur kuriem viņi var kaut kādā veidā sev palīdzēt. Un tajā pašā laikā mēs, tīri dabā, fiziskajā līmenī, mums ir kaut kas jāieliek vietā, lai tā vieta nepaliek tukša. Un nav māksla atteikties no cukuru un tajā pašā laikā, piemēram, es nezinu, ēst sviestmaizes, ja? Tad šeit ir tas stāsts par to, lai mēs apzināti ieliekam kaut ko labu vietā, lai mūsu, lai ir miers galvā. Un es izmantoju šeit visus bāzes algoritmu punktus. Un savienoju visu zīmējumu vienā veselā skaistā. Dienas gaitā.
Es izvēlēšos lauka līniju. Lauka līnija, kas nāks no pāri visam. Tātad tas viss, jebkurā gadījumā, notiek manā galvā. Un līdz ar to tas ir stāsts par mani, jo manī vienlaikus kaut kas attīrās, kaut kas dzimst no jauna, kaut kas aktivizējās no vecā un kaut kas stabilizējās. Šis ir zemes stihijas kvadrants, kurā es varu visvieglāk iefiksēt. Tātad es iefiksēju savā fiziskajā ķermenī, kad es tagad no rītiem līdz lielai dienai katru rītu vingrošu. Redz, es iedomājos, jā, kad es tagad tādu pats sev bišķiņu apmānījies, tā pa fikso pavingroju, bet es varētu visu laiku, katru dienu pielikt kaut ko klāt savai vingrojumu kompleksam. Un lauka līnija tātad savienos visus 4 mūsu gan attīrīšanos, gan iefiksēs to, ko mēs uzsākam par jaunu, ir vēja stihija. Tātad šeit mūs iziet no savas komforta zonas. Tas nozīmē izdarīt kaut ko apzināti tā, kā es neesmu nekad darījis. Un kādu viedu lietu, gudru lietu vai kaut ko, kurā jūs kustinat prātu. Šeit ir uguns, enerģija, tātad mēs varam iekustināt, iemācīties kādu dzejoli vai kā savādāk. Un, protams, ir fiksācija. Fiksāciju es meklēšu kaut kur šeit pa vidu, kur nu man viņa sanāks. Un es neizvēlēšos tādu kādu apli vai kā savādāk. Es gribu fiksāciju šeit pa vidu, lai man viss absolūti harmoniski savijās. Vienkārši viegli, man nav nekādi izaicinājumi liekie, kad pēkšņi kāds atbrauc ar kūku vai vēl kā savādāk. Un es ļoti vienkārši aizmirstu, ka cukurs eksistē vispār uz zemes. Tajā pašā laikā no rīta ar lielu prieku ceļos, vingroju un darbojos. Un lūk, tā var iedzert kafiju un veiksmīgi jums dienu. Mēģiniet!